lāsma kārtiņu uz darbiņu ķerbīti. Lūdzu, aiciniet iekšā. Labdien, mani sauc Laura Strēkša. Es esmu atnākusi sakarā par bērndārza audzinātājs vakāns. Lūdzu, sēdieties. Es esmu komisijas priekšsēdētāja Alise Eglīte un šeit mani kolēģi. Kādēļ jūs vēlaties šo darbu? Es šo darbu vēlos tādēļ, ka man ļoti patīk strādāt ar maziem bērniem. Šeit ir jūsu CV, tur ir rakstīts, ka jums ir augstākā izglītība. Kāda ir jūsu pieredze šajā jomā? Es neesmu strādājusi bērndārzā, taču pat esmu izaudzinājusi 3 bērnus. Kā jūs raksturot? Esmu ļoti iecietīga, taču, manuprāt, ir svarīgi, lai būtu disciplīna. Ko jūs vēlaties mums pavaicāt? Es vēlētos zināt, kāds būs mans atalgojums. Jūsu alga būs 250 lati. Vai jūs nākamie? Jā. Ko jūs vēl vēlaties zināt? Es vēlētos zināt, kāds ir jūsu bērndārs kolektīvs. Mūsu bērndārs kolektīvs ir ļoti draudzīgs un atsaucīgs. Nekad tad mūsu bērndārs kolektīvs nav bijuši sliktas atsauksmes. Vai vēl kādi jautājumi? Nē, paldies, man vairāk jautājumu nebūs. Paldies, ka ieradāties. Rezultāts paziņosim 2 nedēļu laikā. Paldies, uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Pie jums atnāca sabiedrības bērnām uz darbību. Aicināt iekšā? Lūdzu. Labdien! Sauc Sabrīna Pānova, esmu ieradīsies uz darba interviju sakarā ar bērndārza audzinātājs vakāns. Lūdzu, sēdieties. Paldies! Čau! Ko tad tu te dari? Esmu komisijas priekšsēdētāja Alise Eglīte un šeit mani kolēģi. Kādēļ jūs vēlaties šo darbu? Kaimiņiem teica, ka meklējot bērndārza audzinātāju, es domāju, ka koties mājās sēdīšās nāpieniet. Šeit ir jūsu CV, tur rakstīts, ka jums ir augstākā izglītība. Kāda ir jūsu pieredze šajā jomā? Tā pašai kaimiņai pagājušo sēdi visu esam noskatīt 2 puikas. Tas, ka audzinātāji neatstrādājas. Kā jūs raksturot? Skaista, inteliģenta, ļoti pieklājīga. Tas arī tā kā par visu. Ko jūs vēl vēlaties mums pavaicāt? Cik augi ir jau? Jūsu alga būs 250 lati. Vai jūs nākamie? Nē. Kādi ir jūsu ieteikumi? Mans prasīgs ir minimālais 300 lati ar mēnesī bez nodokļiem. Vai jūs domājat, ka jūsu pieredze atbilst 300 latiem mēnesī? Jā, kā? Es pārāk labi strādāju. Ko jūs vēl gribētu zināt? Es? Kā to piekdienu paliekamies, lai visu to būtu kopā. Jā. Jā, tajā atzīmēsim rezultātus. Paldies, ka ieradāties. Rezultāts 2 nedēļu laikā paziņosim. Redzēšanās.